sarunu. Uzreiz ķersimies tam vērsim pie rakiem. Un es gribu pajautāt tev, tu esi noteikti lietas kursā par to, ka valsts ieņem dienests sūta un ir izsūtījis, vai vēl tikai visiem izsūtījis tās slavenās 70 000 vēstules par to, ka, mīļie, pastāstiet, kādēļ mūsu cipari nesakrīt ar jūsu, vai jūsu nesakrīt ar mūsu. Un kas man ļoti patīk viņu komunikācijā, vismaz no valsts ieņem dienestu vadītājs, ka nekādas sankcijas nebūs. Mēs tikai gribam, lai jūs pasakiet, ka jūs visu darat pareizi. Nekādas sodi nebūs jāmaksā, nekas, tikai vienkārši atrakstiet, ka viss būs kārtībā. Tavs redzējums, kas tas ir pa gājienu un kādēļ vispār ķerās klāt, es uzskatu jau kapekam. Vispirms jāsaka tas, ka man tiešām nav absolūti nekādas aizkulisku informācijas. Neskatoties uz to, kas tur agrāk strādājis, es nekad neesmu meklējis ne kontaktu, ne jautājumu, lai uzdot kādam. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši man patīk dzīvot tā kā online. Tagad es nekad nemeklēju kaut kādas nodrošināšanās vai kaut kādas tur tādas slepenās iespējas. Man patīk tā uz ambrazūras. Ja? Tāpēc es nezinu to iekšējo politiku, bet ko es varu spriest kopumā no šīs iestādes darbības kā tāds, no tā, kā viņi to tagad dara un kāda ir kopējā situācija Latvijā un ekonomikā, es vienkārši izsacinu savu viedokli, un to es tagad arī varu pastāstīt, neko citu, vai ne? Pirmkārt, protams, nevar teikt, ka var uzticēties un ticēt valsts iestādēm, tas nebūs pareizi no tā aspekta, ka valsts iestāde kā tāda a priori darbojās pret cilvēku. Es nedomāju kaut ko tādu ļaunu, vai ne, bet tādā ziņā, ka tā ir opozīcija. Tas ir vāra, kas apkopja lauciņu, vai ne, savu to... Novāc ražu fermā, ja? Jā, mēs tā centos atrast tādus pieklājīgus vārdus sākumā vismaz. Dārgie skatītāji, raidījuma turpinājumā varbūt necenzēt lesika, jā. Es centīšos, bet... Mēs virsū neliksim. Tāda emocionāli dzīve, ar to rēķinies. Lūk, jā. Bet līdz ar to tā kā nevar būt runa par kaut kādu uzticību, vai ne? Bet varbūt runa uz kaut kādu, varbūt runa par to, ka cilvēkiem ir jārēķinās. Ne tikai ar savām vajadzībām, bet arī ar savas valsts vajadzībām. Ja? Es nesaku, ka mums tagad ir jāiet tagad ar karogiem tur karot vai tur nes tagad ziedot savu pusmantību budžetā vai vēl kaut ko. Bet tomēr jāņem vērā situācija, kāda mēs esam, un Latvija ir ļoti grūtā situācijā. Pat nerisinot, kāpēc viņi tur nonākusi, nerunājot par to. Vienkārši tas ir fakts. Ja? Un dotā brīdī, protams, ka es nojaušu, ka tas budžets ir tukšs. Un vienkārši es domāju, ka viņiem galva iečrējā, ko vispār darīt. Es tā pieļauju, ka nekas labs nespīd tuvākā nākotnē. Bet paralēli notiek tas kurs, ko valsts iestādes realizē, ņemot vērā to, ka mēs esam rietumu pasaules sastāvdaļa, ka mēs esam šīs ideoloģijas un politikas varā, kas notiek Eiropā, kas notiek tur Amerikā vai vēl kaut kur, viss tā rietumu pasauli. Un viņa kapitālisms uz ko orientējās, kad viņš ienākumus skuj no cilvēka, nevis no uzņēmumiem, bet no cilvēka, no konkrētas personas. Un tas nenozīmē, pirmkārt man jāsaka tas, ka es nevienu jautājumu neredzu, ka viņš varētu būt apskatāms tikai no viena aspekta vai kaut kādā vienā virzienā. Visam ir vismaz divi gali, vismaz divi gali un vairāk aspekti. Un šis te, kad skatās no cilvēka, cik viņiem ir ienākumu, kā nošķīt nodokļus, tas ir objektīvi no kapitālisma viedokļa. Ja kapitālismā privāta īpašums ir centrālā ideja, ap ko būvējās visa ekonomika, tad loģiski, kad ir attiecīgi visu to mantu, visu to labumu, visas dividendes gūst kaut kādas konkrētas personas. Cita lieta, ka mēs esam sadalīti divās grupās. Ir tādas personas, kas ir nabagi, un ir tādas personas, kas ir ultra bagāti. Tas ir nākošais jautājums, ja? Bet tā pamatpostulāts ir tāds. Privāta persona ir tā, kas maksā nodokļus, un tas, kas atbild par visu savu darbību, saimniecību
un līdz ar to maksā nodokļus. Vai ne? Es aizgāju pat tālu. Tu mini, ka Latvija ir ekonomiski grūtā situācijā, budžets nauda ir jāmeklē. Viņi ir panikā, kur vispār kaut ko vēl dabūt. Kādā situācijā, tavuprāt, tu esi arī izcili grāmatveidi, kas darbojas ar uzņēmumiem, redz arī viņu bilances, redz viņu iespējams kaut kādas rēķinu kavējumus, sodu procentus, parādus vidam, jo es esmu dzirdējis, ka arī vidam šobrīd ļoti daudz uzņēmumiem sāk parādīties nodokļu parāds. Objektīvi. Kādā situācijā tad mēs esam? Tā ir. Bet patiesībā notiek kaut kāda ļoti grandioza klusēšana, kā es to saprotu. Jo nekas par to netiek oficiāli runāts vispār. Manā skatījumā vispār netiek runāts par to, kāda ir situācija. Mēs te runājam par kaut kādām tur zādzībām, tur tiem dzelzceļiem, tur armijniekiem, vēl par kaut ko. Tie ir vienkārši tādi skaļi momenti, kas, protams, kas ir un pastāv, bet ir daudz mazāki projekti, kur tāpatās zog, jo vispār visi tā Eiropas būšana manā skatījumā no sākta gala ir vienīgi projektu, tā kā to grantu, nezinu, ko tur vēl tur smelšana, vai ne? Tas tā, uz to būvējies ar visu biznesu, un nekad nav, un Latvijā nav attīstījies normāla ekonomika, tas, kas būtu vajadzīgi mūsu saimniekošanai, lai būtu cilvēki nodarbināti, lai būtu preces saražotas, un pakalpojums ir tas, ko mums vajag. Tas vispār nav darīts manā skatījumā visā brīvās Latvijas laikā. Viss ir tikai, lai izpildītu Eiropas regulas, lai mēs principā būtu tajā šķirbā. Segments patērētāji. Pērciet no mums, mēs visi iedosim. Mēs pat naudu jums iedosim. Mēs dosim kredītus un vispārējo, lai jūs patērēt, lai jūs nonākat parādos, un parādos jums viss ir apķīlāts, un attiecīgi viss īpašums, kas ir Latvijā, jau pieder kādam, ne Latvijā. Kādam, es pat negribu iedzināt, kam tur, vai ne, bet kādās ne Latvijas cilvēkiem. Tā lielā grandiozā klusēšana. Tā mazliet paskatoties uz priekšu pāris gadus. Netuvojamies kaut kādam Grieķijas scenārijam ar bankrotu? Jā, bankrots būs, viscaur būs bankrots, bet tas nebūs tā kā Grieķijas scenārijs. Būs kaut kāds cits scenārijs, kur es nezinu, kā viņš izpildīsies. Jo tas ir saistīts arī ar varbūt vairāk pat nekā ar mūsu to ekonomisko to stāvokli. Viņš varētu vēl ilgi tā sēsties, dilt, un mēs vēl, protams, tā piemēroties, mēs esam pacietīgi. Savilkt jostas. Jā, savilkt jostas. Jā. Mums ir uzkrājumi gan uz vidukļiem, gan patiesībā cilvēkiem ir arī cita veida uzkrājumi. Es nezinu, kā viņus nopelna, kur kā viņus sakrāja, jo es personīgi nemāku krāt, tāpēc tas man ir mīkli priekš manis. Bet es zinu, ka cilvēkiem ir naudiņa. Tāda, tur daži tūkstoši, es nerunāju par lielām naudiņām. Daudziem cilvēkiem ir tāda uzkrājuma. Viņi tā kā operē to naudu, jo Latvijā ir izteikts šī ēna ekonomika, vai ne? Patiesībā tas ir mūsu, es to uzskatu par pozitīvu lietu. Ēna ekonomika, jo tas ir izdzīvošanas, tas plasdarams. Ēna ekonomika palīdz tautai izdzīvot. Bet no vienas puses tas ir tāds tā kā un saprot, tā ir paralēlā dzīve. Saprot, ir viena dzīve, ko valsts iedomājas, ko viņi tur dara un ko viņi tur muķī, vai ne? Un ir tā paralēlā dzīve, kur dzīvo cilvēki, vai ne? Un tad, kad tie bagātie mūsu tur uzņēmēji, visādi biznesmeņi, vai ne? Da viņi pa vidu, viņi tur valstī iekampju no cilvēkiem noslauc, vai ne? Un viņi tur tā kā taisa biznesu, vai ne? Mēs sākām ar to, ar ko mēs sākām? Ar 70 000 izsūtītajām vēstulēm cilvēkiem, ka no viņiem gribēs paņemt. Pagaidām tas ir izlūk. Tas ir tā kā, zini, ir tāds militārs jēdziens, razvietka bojem. Taustīšanās tāda, jā? Tāda ritīga čamdīšana pie olām. Nedrīkstēja. Drīkst. Pa olām visi runā. Arī prezidents bijušais teica, ka jārāda visiem rolas un jākrāso. Ko tur vēl? Labi. Pirmkārt, vienu daļu viņi cer vienkārši nobiedēt. Jo tiešām cilvēki ir tramīgi, vai ne? Tikko kā viņiem, saprotiet, tas nozīmē, ka tavs norēķina konts ir izskanēts, vai ne? Viņi ir pārbaudīts, ir saskaitīts, vai ne? Tas ir tā kā tavās biksīties pačamdīties. Tas ir ļoti intīmi patiesībā. Daudzi cilvēki, vienkārši nobīstās. Ka viņi pat nemēģina ieslēgt kaut kādu loģiku. Vai viņi to fiziski var izdarīt? Principā fiziski. Viņš nevar visus tos cilvēkus izrevidēt, tā kā uzrēķināt viņiem kaut kādas sodas. To vienkārši nevar pavilkt tā viņu darbspēju. Katram blakus vidu darbinieku nenoliks.
vai ne? Nenoliedz. Nē, nevar. Tā procedūra ir ļoti tāda, audita procedūra ir ļoti tāda, sarežģīta, ilgstoša un darbietilpīga. Protams, ka cilvēki nav uzņēmumi. Par uzņēmēji visi zina, ka, ja kāds firmu nometīs, beigas bankrotēs vai aizmirstīs, kaut kādā veidā no tā var atkartīties vai kaut kā norobežoties. Bet tu no savas dzīves cilvēks no sevis nevar norobežoties. Tas nozīmē, ka viņš būs tiešā sitienā, tiešā kaut kādā presingā, kontrolē, uzbrukumā. Un tas cilvēkus noteikti sensitīvi, ļoti emocionāli uztrauks, nervozēs, un viņi šūmēsies un nevar paredzēt, ko tas cilvēks izdarīs. Jo tad, kad cilvēks ir satraucies, un plus vēl viņa problēmas, teiksim, kaut kāda bērnu veselība, vai izglītība, vai viņa paša dzīvība, jo viņš varbūt ir tur slims, viņam kaut kas jāpērk, viņš kaut kam ir krājis, nezinu, naudu, un tam līdzīgi, un tagad viņam pēkšņi kaut ko uzrēķinās, viņš vienkārši ir panikā. No cilvēku viedokļa. Līdz ar to viņš ir neparedzams, viņš var izdarīt visu ko. Viņš var būt kaut kāds nemierīgs, kaut kāds pretvalstiski noskaņots. Bet viņš var arī būt motivēts aiziet izdzīvošanā uz ēnu ekonomiku, jo viņš tad attiecīgi domā skaitīt, neskaitīt, likt, nelikt. Trakums ir tāds, ka to ēnu ekonomika ir tā, ka viņu pamazam to lauciņu arī viņi tā kā spiež, vai ne? Spiež nost, jo tīri automātiski tas sanāk ar visām šiem, kaut kādiem tur sankcijām, teiksim, liels segments, tā kā vienkārši ir izslēgts. Ja, ne? Es saprotu, ka mūsu valstis Eiropas valsts var pirkt no Krievijas resursus, vairāk nekā agrāk, nekā pirms sankcijām, vai ne? Viņi to māk nofektēt, bet parastais cilvēks nevar aizbraukt vairs ar bustiņu un kaut kādu rūtēno somu uz blakus valstu, atvest kaut kādas cigaretes vai vēl kaut ko no tā izdzīvot. Ļoti liela daļa cilvēku jau dzīvo no kaut kāda šitāda pierobežas tās tirzniecības. Teiksim, es zinu ļoti daudz uzņēmumu Latvijā, nelieli, mazi uzņēmumi, kuri kaut ko iegādājas vai kaut ko pārdeva, teiksim, uz tām valstīm, kas tagad mums ir liektas, vai ne? Mēs jau nezinām, kā tie cilvēki beidzas to savu karjeru, vai ne, to biznesu karjeru, kur viņi vispār palika. Vai viņi aizbrauc uz citām ārzemēm, vai viņi dzīvo kaut kādā nabadzībā. Mēs zinām, ka mums ir tik un tik daudz, kaut kāds tūkstošiem tur firmas skaitās, vai ne? Bet viņas taču viss ir pusdzīves, viss, bet daudz ir pusdzīves un vai likvidējušās un tie parādi, kas ir uzkārušies, tur jau apakšā ir cilvēku likteņa, tur ir bēdas, ģimeņu bēdas ir, vai ne? Es atkal nogāju no tēmas, bet tagad viņi grib vienkārši pabiedēt, un liela daļa paši deklarēsies, vai ne? Pie kam? Lielākā daļā, jo tur nekāda īpašā grēka nav, jo mēdz būt tādi tiešām pārskaitījumi starp saviem ģimenes locekļiem, vēl kaut kas nemaz nav apliekami ienākumi. Ja? Vienkārši, jo viņi jau no bankas iedeva datus tikai summāri, ir totāli apakšā tāds bija ienākums, vai ne? Deklarācijā tev pat nevajag tev deklarācijas sniegt, tev algas tie maksas izmaksātāji, darba devēji ir deklarējuši, cik viņi tev samaksāja algu, vai ne? Un līdz ar to ir starpības, un viņas vienkārši ir matemātiskas, viņas ir patiesībā bez komentāriem. Viņi tagad vienkārši iemeta tajā purvāto akmeni, lai tagad uzburbuļo, vai ne, ka tie, kas bīsties, tie paši kaut ko iesniegs, jā. Tu redzi, varbūt tādu vēl aspektu, ko cilvēki ir rakstījuši, arī uzdevuši jautājumu par to, ka pēkšņi daļa uzzina, ka tas, ko ir darba devējs vai darba devēja grāmatvedis deklarējis vai maksājis nodokļos, nav tas, ko viņi ir domājuši, proti, un daži pat nonāk pie secinājuma, ka par viņiem kādu laiku jau netiek maksāti nekādi nodokļi. Tas ir izplatīti. Tā jau ir sena un tas vienmēr tā ir bijis. Patiesībā. Tāda praksa ir bijusi, ka uzņēmums, viņš nodeklarē, ka viņš ir aprēķinājis algu, viņš to nevar nedarīt. Vai ne? Viņš iesniedz atskaiti, ka viņš ir aprēķinājis darba algu, bet viņiem ir nodokļu parādi. Un līdz ar to sociālajā tajā uzskaitē, sociālās apdrošināšanas tajā sistēmā, skatās, ka nav par viņu samaksāts nodokļus. Tas pensijas aprēķinātais ietekmēs, kāda viņš nav, ka par viņu nodokļu nav samaksāti. Tas, kad varētu būt, kad viņam kontā ieskaita naudu, bet nav aprēķināta alga, es neticu, ka tik stulbi grāmatveži var būt un uzņēmēji. Tā nevar būt. Ko tu domā par budžeta lapīšanu uz otrā pensiju līmeņa rēķinu? Daudzi pretrunīgi viedokļi par šo. Kāds ir tavs redzējums?
Zini, es nezinu, ka viņi grāb. Kas tur ar budžetu ir. Es tikai saprotu, kā vienmēr, roku dziļāk nekā vajag. Es to redzu, kas vispār ir otrais līmenis. Tas ir ieguldījumi fondos. Ja? Tas ir tas kapitālistiskais modelis, kad iegulda naudu, finanses iegulda fondu, kaut kādās akcijās, ja? Un tie uzņēmumi tur no tām viņu dividendiem aug tas kaut kāds kapitāls. Ja aug. Ja aug, viņš sen jau neaug. Sen jau vairākus gadus šī recesija iet, vai ne? Un līdz ar to vienkārši tās naudas tur nav. Viņi tagad, tie, kas drukā naudu, viņi sadrukās priekš kara Ukrainā vai vēl priekš kaut kāda kara sadrukās naudu. Bet ne jau priekš Latvijas pensijām. Nu, ko jūs? Nu, tas taču ir absurds. Nu. Tā nevar būt, jo nevar būt. Tāpēc principā šis kapitāliskais pensiju šī sistēma, viņa brūk kā tāda, jo viņi nevar pastāvēt, viņiem nav bāzes, nav no kā augt, nav kur ņemt. Bet tas nenotiek, visticamāk, tikai Latvijā, tas jau ir Es domāju, ka tas visur notiek, vienkārši mēs nezinām. Jā, jo tā kopējā tā ievīras, kur vispār kaut ko tādu uzzina, tas ir no kaut kādiem nelegāliem avotiem, kur Krievijā vēl kaut kur. Pašā rietumu presē es neko tādu nesastopu. Vai arī tad ir speciāli jāmeklē. Protams, ir arī rietumos ir visādi tie blogeri un kaut kādi analītiķi, kas viņiem skaitās opozicionāri un putinisti un sliktie, vai ne? No viņiem kaut ko var dzirdēt, vai ne? Nu, protams, var kaut kādus speciālus rakstus lasīt, nu tad angļu valoda nav man stiprā puse. Jā, bet pie datiem netiek klāt, viņi ir slepeni. Protams. Tāpēc es saku, ka viņi klusē ir tāds... Jā, jo, teiksim, tāpat Amerikas ekonomika, vai ne, viņi visu laiku, viņi pat nemīn to, ka viņiem tas izaugsme ar mīnuszīmi jau ir sen, viņi par to vispār nerunā, viņiem viss tā infrastruktūra brūk, vilcieni iet nost, kas tik nenotiek, vai ne, jo viņiem tur nav viņi tur neieguldās. Un tas ir viņu politikas tā kā rezultāts, jo viņi savulaik viņiem ražoja visu Ķīna, vai ne, viņiem pašiem nepriekam vajag, vai ne, un vispār bija novārtā šī atstāta šī. Un valsts attīstās tikai tad, ja viņi iegulda savā ekonomikā. Nevis kaut kā tur ārzemnieki mums iegulda, bet ja mēs paši ieguldam savā ekonomikā, tas attiec uz jebkuru valsti. Un kur tad mēs ieguldām? Vispār neko. Mēs vispār tā kā tādi ubagi, mēs dzīvojam no dotācijām. Un dotē mūs tikai tāpēc, ka mēs rejam uz Krieviju. Un nekas, viss matemātika. Bet par tiem cilvēkiem, viņu ienākumiem, es domāju, ka lielākā problēma patiesībā, ziniet, kas būs? Tie, kas strādā ārzemēs un dzīvo ārzemēs. Man liekas, es domāju, ka mums ir priekšā kaut kāda liela jēzga. Es pat nezinu, kā man izpaudīs. Tagad runājot tīri intuitīvā tādā vispār izpratnē. Ja? Jo no likumdošanas, no valstsiem dienas pozīcijas cilvēkam ir jāizvēlās, kuras valsts rezidents viņš ir. Un tie, kas ļoti daudz latvieši, cik es zinu, viņi dzīvo ārzemēs jau daudzus gadus, un tur bērni jau piedzimuši, un tur nodokļus maksā, viņiem tur pensijas sakrājušās, bet viņi nav to valstu rezidenti. Protams, es negribu tagad melot, pa visiem es nezinu, vai ne, otrkārt es arī ne visu valstu likumdošanu pārzinu, bet es zinu, kad ir tāda situācija, kad ir iespēja palikt par Latvijas rezidentu, bet kaut kur ārzemēs krāta pensiju, dzīvot kā tās zemes pilntiesīgs pilsonis vai iedzīvotājs. Ja? Bet valstsiem dienas tagad saka to, ko? Viņš saka, es neko nezinu, jūs esat mūsu rezidents, jums jāmaksā nodokļi. Un šito informāciju viņi vāc ne jau tikai no Latvijas bankām, no visas pasaules bankām. Un tagad ej tu pierādi, ja, kur ir tādi cilvēki, kas ir diezgan daudz migrējuši kaut kur, viņi tur ir pastrādājuši, un viņiem ir dažādās valstīs, varbūt tie konti vai ne, un tagad viss tā informācija sajies kopā, viņš kaut ko ir deklarējis, kaut ko maksājis, tagad viņiem būs jāpierāda, ka viņš tur ir samaksājis, no manis tā kā attiet, vai ne. Tas ir neiedomājami jēzga, man liekas. Dodies, ka tas kaut kā saka, ka būs kaut kāda, viņiem būs kaut kāda, viņi pašlaik nav izdevuši, Vīts nav izdevis tādu priekšrakstu, kas skaidri apstāstītu, ko mēs tagad gribam, kāds ir mūsu mērķis, kāds būs mūsu ceļš pa etapiem, ko mēs darīsim, ko lai mēs gatavojamies. Tas nav zināms.
Kā tu domā, valsts ieņem dienests arī sāk domāt par to, ka viņam vajadzētu tomēr mazināt štatu, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju skaitu dramatisko kritumu? jo tie piena dzērā ir ļoti daudz, bet tā govs, viņi var slaukt, mēs jau esam par to daudz runājuši. Bet izskatās, ka tas piens ir beidzies un ka govi labākajā gadījumā uz kaušanu, ja viņi vēl tur gaļa kaut kādi palikusi pie viņas. Es nedomāju, ka valsts dienas viņu samazinās, jo, ja padomā, ja šitās te vēstos, pat ja viņi gatavojas viņus kaut kā apstrādāt to informāciju, tā informācija jāapstrādā manuāli. Jo, protams, jā, kāds iesniegs deklarācijas, ja? Bet paliks vēl kaut kādi jautājumi. Teiksim, tur banka pateica, tev tur bija 100 štuks, vai ne? Tu nodeklarē 90. Kur ir 10? Bet tas ir jāizanalizē. Kad tu tik nodeklarēji, tik pareizi nodeklarēji, kur vēl, vai ne? Es zinu, ka ir vēl kaut kāda komunikācija. Varbūt, ka mans pieņēmums, ka, ja es tur strādātu. Jau interesantāk. Tad es uztaisītu kaut kādu atviegloto variantu, kā šitādā brīdī var paņemt priekšā. Nevis tā kā dziļu auditu, bet saklu auditu. Saklais audits. Tas nav nekas jauns. Vienmēr ir bijuši, agrāk ir bijuši tādas metodes, audita metodes, kad kaut kāds izlases, vai tur daļējs, vai dažādi. Loterija, atceries, taču arī te bija vidu loterija, kad vajadzēja tos čekus sūtīt, bet viņi no tā atteicās. Viņi no tā atteicās, jo cilvēki... Tas bija mēģinājums piespiest tā kā stučīt mūs visi. Tad bija daļa, kas to arī darīja? Tāda daļa būs vienmēr. Mēs esam tādi izcili pratēji. Kaut gan mēs nesam vienīgi, es domāju, ka daudz tādas ir. Tas loterija būtu krāms, es domāju par to tehnoloģiju, kā viņi varētu tagad to sarēķināt. Jo principā, teiksim, var jau vienkārši burza, vai ne, ko viņi bieži arī tā dara, vai ne, kad, tu bankā man ir šitāds skaitlis, tu man iesniedz deklarāciju vai paskaidrojumu par šitādu skaitli, ir starpība. Un vienkārši automatiski sarēķina nekad šitāds nodoklis. Un atspēko. Viņi tev dod laiku, pierāda, ka ne tā. Jo, saprotiet, cilvēki, es lasīju internetā, atsauksmi, kādu cilvēku uzdod jautājumus, ja? Un kādām tiesībām jūs man te piesainieties un blablabla, var sakot, tādi ļoti emocionāli. Visi tie jautājumi no cilvēku puses ir ļoti emocionāli. Un ir jūtams, ka cilvēki tā kā nepārzina to likumdošanas bāzi, bez šaubām tas ir normāli, kāpēc viņi pārzinātu, vai ne? Un līdz ar to viņiem rodās vienkārši galīgi neizpratni, vai ne? Un sašutums un arī bailes, un tas viss rada tādu pretošanos. Atbild ļoti mierīgi. Neuztraucaties, nekas nebūs, mēs jums neko nedarīsim. Tu tikai atsūti, uzraksti tikai. Atsūti, kur tu to ņēmi, vai ne? Kur ir apglabāta tev Zemes bankā? Pie kuras ābeles mums ierakties? Jā. Jā. No vienas puses tas ir pareizi, protams. Es saprotu, ar cilvēkiem tā ir jāstrādā, jo ja cilvēks nav profesionāls, tad viņš reaģē kā emocionāli, vai ne? Līdz ar to viņš ir jānomierina. Tur nav nekā nepareizi. Viņš pareizi rīkojās. Bet es nezinu viņa to zaļņu domu, ko viņš patiesībā. Bet a priori cilvēki tiek uzskatīti par noziedzniekiem. Ja cilvēks tiešām visu smuki dara pareizi, un liela daļa jau, tu pati zini, Latvijā nodokļi tiek pārmaksāti entās reizes, un cilvēki maksā par visu, par visiem, un tagad jau maksās arī par rēķinu izrakstīšanu. Es te ieslēdzu. Cilvēki maksā tikai to, kāda ir likuma. Tas, ka likuma ir pieņemta tāda, ka tev 5 ādas plēkšanos, tas ir cita lieta. Tas likumdevēja vaina, nevis valstiem dienestu vaina. Un ne cilvēku vaina. Likums ir tāds, ka jāmaksā par nekustamo īpašumu, par šito, par to, vai ne? Vits nevar to neiekasēt, jo tas ir likums, vai ne? Vits jau runā par to, ka tu nopelni kaut ko neoficiāli. Būsim godīgi, mēs daudz, tas tā ir, es zinu. Protams, tagad man pateiks, nāc un pastāst. Ja, es neatceros uzvārdus, neatceros summas, man vispār tāda atmiņa grāmata, un tad atmiņa, ja man gadienā sit mērcē spīdzeni, es neatceros neko. Bet es tiešām neatceros. Tā ir profesionāla, neatcerēšanās. Profesionāli. Kā ārstiem rokraksts. Pagaid. Tu līdzīgi kā mūsu satiksmes ministri tagad, ja? Uz doto brīdi neatceras. Viss pazudis. Patiesībā es uz jebkuru brīdi neatceros. Tiešām. Tu esi pakāpji augstāk. Šito vēl briškanam jāmācās. Es jau trenējos. Jā, tāpēc, ka tā ir sensitīva informācija. Tiešām, ja tu, tāpat kā ārstiem, viņi taču arī ne pa ko nestāst, kāpēc tev
kaut kāda slimība ir, vai ne? Nu, tas taču ir ētiski, vai ne? Sabiedrībā, tu pati jau aizvirzījies uz ārsta un veselības jautājumu. Un vakar lasu tādu rakstu, ka dotācijas veselībai, attiecīgi slimnīcām uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem ir beigušās. Un viņi stāsta tagad, mīļie cilvēki, pusgadiņu pacietieties līdz nākošajam plānošanas periodam. Tā kā pusgadu cilvēkiem nevajadzētu slimot. Pagaidām ir visilgākais periods. un viņi atklātā tekstā pasaka, ka viss, mēs pārējām uz maksas medicīnu. Šis ir jauns, to es pirmo reizi tā kā dzirdēju. Tā bija tikai vakar publicēts. Bet mums nav budžeta, mums nav ekonomikas. Mums nekā nav. Mēs esam nabaga valsts, kuru vairs nedotēs. Eiropa mūs vairs nedotēs. Es nezinu, vai kaut kāda projekta, kaut kas vēl tur pastāv, kaut kas turpināsies. Es tik smalki nezinu, kādi ir tie, jo tie dotācijas veidi arī ļoti dažādi un tie aizņēmumi. Un ja galvoja, viss ir apķīlāts, kā mēs aizdod, ja viss ir apķīlāts. Atkal rodas cits jautājums. Ja Eiropa nedotē un viņi neredz jēgu to darīt, tā tad rodas jautājums, ja pašiem mums nekā nav, tā gluži badā nomirtis pieļauj mums neļaus. Vai, kas neļaus? Kas neļaus? Kā tu domā? Kam būtu vajadzība mums neļaus? Ejam pozitīvāko scenāriju. Neļaus, tas nozīmē, ka iespējams ir kaut kas jau panākts, varbūt, nezinu, ka notiek saimnieku maiņas attiecībā uz teritoriju un uz to, ka, mīļie, tagad citi par jums rūpēs. Viennozīmīgi tas ir skaidrs. Aizgādības tiesības mēs atdodam citiem. Es nedomāju, ka notiek tādas sarunas vai pārunas. Es domāju, tas a priori katram ir skaidrs, nevis katram, bet, kas interesējās. Ka, protams, ka mainīsies saimnieks. Tas nevar tā, savādāk nevar būt, vai ne? Bet trakākais ir tā šķirbas starp veco un jauno. Jo vecais vienkārši nevarēs viņš nevarēs mūs uzturēt, viņam nav vajadzība mūs uzturēt. Un Eiropa necīnīsies par Austrumu Eiropu. Viņiem to nevajag, viņiem savas problēmas pietiks, kā viņiem uzturēt. Vispār ir tāda teorija, kad geogrāfiski, vispār geogrāfija, tas ir liktenis, un geogrāfija un teritorija, tas ir tas, kas, kur mēs dzīvojam, kas mūs saist, nevis valstis. Valstis var uzveidot šitādu un tādu, tāpat kā firmas var uzveidot tādu un šitādas. Bet cilvēki, kas reāli dzīvo un geogrāfija. Tad, lūk, es neatceros, kas tā pa pilsētu kaut kur Vācijā viņi ir tā kā, bet aptuveni tā kā dalījās Rietumu Vācija un Austrumu Vācija. Ja? No tās vietas un pāri visai Eiropai līdz jūrai, līdz Itālijai. Tā nevis tā kā vidusjūrē, bet kas tur tā otrā pusē Itālijā tā jūra. Ja? Bet tā ir līnija, augšpus, kuras ir tā kā Austrum Eiropa vai šī ziemeļu daļa, šī augstā klimatiskā josla, kurā neviens normāls saimnieks ieguldīties negrib, jo tas ir dārgi. Mums te ir jakurina daudz, vai ne? Mums ir vajadzīgs mums uzturēt vienu cilvēku, tā kā vienu pilsoni, tā kā apstrādāt, vai ne? Uzturēt ir daudz dārgāk nekā dienvidē, vai ne? Tas ir arī ar ražām saistīts, tur kaut kādas dienas, šis tur 2 vai 3 ražas var uztaisīt, mums ir labi, ja vien, mēs esam priecīgi. Labi, ja vien. Labi, ja vien, jā. Tā kā mēs esam absolūti nerentabls gals, vai ne? Tas vienmēr tā ir bijis, un mēs esam paņemti tikai un vienīgi visādu ģeopolitisku un globālu projektu dēļ, vai ne? Es ceru, ka mēs to apzināmies. Nevis tāpēc, lai latviešiem būtu brīvi, lai būtu savu valsts un lai mēs būtu brīvi un laimīgi. Es ceru, ka neviens tā nedomā. Tu taču zini, ka domā. Beidz. Tad pēdējais laiks tā kā saprast. Bet es uzskatu, ka šis ir ļoti būtisks tāds moments, kad cilvēkiem ir jāsaprot. Ja mēs gribam dzīvot, fiziski dzīvot. Jūs saprotat, ko nozīmē šīs izmeklēšanas? Ziniet, man līdz 60 gadiem arī es neapmeklēju poliklinikas, man tā kā nebija priekšstats par to, ko tas maksā un vispār, kas tas ir un tam līdzīgi, vai ne? Bet pēdējos 2 gadus es kaut kas apmeklēju, un es saprotu, ka tur sataks, tur
200, vai tas nav tā, ka tu vari no jebkuras augas atļauties. Tu tā kā plāno šomēnes tev būs zobu, un tad pēc viena mēneša tu uztaisīs kaut kādu rengentu smago, ne? Nu, bet tā viņš ir. Bet ja, tas ir tad, ja man nav tāda akūta, kaut kā man arī ir, bet ne tik akūta, bet ir cilvēki, kuriem ir kaut kas, lauss, viņiem ir vēzis vai kaut kādas smagas slimības, kur jādara, un tagad es nevaru iedomāties. Nevis pēc pus vai 2 gadiem. Bet tie cilvēki ir nolemti, bet viņi, un galvenais, ka viņi jau nomirs klusiņā. Tas arī nebūs troksnis. Katrs nomirs savās mājās, savās ģimenēs, starp saviem tuviniekiem. Un mēs nemanīsim to, bet tas tā notiks. Tas mūs gads sagaida. Un celt kaut kādu traci, viņa cūkas, viņa nemaksā. Tas arī ir bezjēdzīgi. Viņa tāpat, tas nenozīmē, ka viņa tagad paņem, labi, mēs samaksāsim. Tā nebūs. Jo nav jau no kurienes ņemt. Es nedomāju, ka, es viņus neataisnoju, bet es nedomāju, ka viņi darītu to, tāpat vienais kaut kādas riebeklības, stulbības, vai tāpēc, ka viņi vairāk grib nozakt no budžeta. Nē, jo tas taču izraisa nemieru, tas taču izraisa tautas nepatiku, kritiku un tam līdzīgi, un tas apdraud viņus pašus, vai ne? Tā kā viņam tas nav izdevīgi to darīt. Vismaz es tā domāju. Es cenšos loģiski domāt. Man tā alegorija, pat ne alegorija, kas salīdzinājums tāds ir, lai govu izslaukt, viņai jābūt mierīgai. Ja viņa ar to ķēdi skraid par riņķi un astis ir pa seju, tad ir diezgan grūti, jā. Protams, agrāk to darīja vienkārši, ka viņi pabaroja un padzirdīja. Tagad jau iedur kaut kādu narkotiku, lai viņi ir pusmiegā, jā. Mums dažas nedēļas atpakaļ bija tāda emocionāla saruna, telefona saruna ar tevi par šo skaļo jautājumu par ģimeni, kas bija inficējusies ar difteriju, un ko 16. septembrī aizgāja puisīts un meitenīts joprojām pēc aizgādības tiesību atņemšanas no 21. septembra, un šodien mums jau ir 11. oktobrs atrodas Bērnu klīniskajā slimnīcā. Aizgādības tiesības par šo laiku vecākiem tika atgrieztas. Atkal jautājums, kāpēc viņas bija jāatņem, lai viņas pēc tam atgrieztu, vai tas bija sabiedrības spiediena rezultātā vai kaut kas cits. Tur esi māma, bet mēs arī tā runājam, ka atšķirībā no manis, mani maz puika, tev bērni jau ir lieli, tev nav tik ļoti tāda emocionāla piesaista, par to brīvāk var runāt. Savukārt man tas ir sarežģītāk. Tavs redzējums par to, kas notiek, arī redzēs jau uzvilkos, tikai vienkārši jau prasot, bet tur ir ļoti daudz politikas. Ļoti daudz politikas. Manā skatījumā tur tikai politika ir. Tikai un vienīgi politika. Jā, es vairs neesmu, toreiz es biju emocionāli, jo tas bija kaut kā svaigi, un tas bija tik šausmīgi, tā likās, ka, ko vēl var izdomāt, vai ne? Es tā kā vēstu skatos, un es tā kā gribu arī, nodot to attieksmi, ka, nav, teiksim, ražīgi vai nav jēdzīgi, satraukties, bļaustīties, tur kritizēt un nezinu, ko tur ārdīties un solīt, kad mēs tā nepakļausimies un jūs mums redzēsiet. Nifigā, viņi neredzēs. Un pakļausieties, nekur jūs neliksieties. Jautājums par to, kāpēc notiek tā, ka vispār šādi procesi Latvijā var ienākt. Tādu vispār. Bet tas tev ienāca, protams, ar visām Stambulas konvencijām, visu, ko tas agrāk, viņš jau pamazām to vārdi taču sildu tajā katlā jau sen. Un tas jau ir aprēķins uz cilvēku psihi, vai ne, kad toreiz kaut kādi likumi, kaut kādas konvencijas, nafigdienam tas neinteresē, nekur nekā pie tā nedomāja, un arī ne tās iestādes, uz kurām tas attiecās, ka viņām būs jāizpild, viņi līdz galam to neizdomāja, kā tas izvērstīsies, vai ne? Bet no otras puses, ja arī, bet tas nomierināšanās, tas lēnās vardas vārīšanas process ir, lai sabiedrība pamazām pierod un vienkārši norī katru nākamo upuri. Jau ir upuri. Agrāk bija tā kā kaut kādi draudi, kaut kādas likumdošanas, pārformēšanas, tā kā struktūrēšana, visas valsts struktūrēšana, gatavībai šiem notikumiem. Ja?
Visiem likās, tas man neskait, mana dzīve vispār par citu, vai ne par cīsiņiem un par mīlestību, bet nevis par kaut kādiem tur likumiem, vai ne? Nu, tā kā cilvēki jau saprot, ka tas likums tomēr viņu spiež, un tā valsts vara pilda to likumu, vai ne? Un tas mehānisms ir jau gatavs. Un mēs esam iekšā tajā katlā, kurš tur štancē un mūs griež gabaliņos. Un tagad cilvēki bļauj. Ko tagad bļaut? Viss. Mēs esam iekšā. Ko mēs varam darīt? Mēs varam tikai nomainīt katlu. Mēs esam radikālisti. Mēs varam tikai nomainīt katlu. Nevis tos režģīšus, ka tur viens šitādi Zavacka, Zaplacka, vispār tam nav nozīmes. Uz kura šampūra tu gribi būt, ja? Uz 3. vai uz 1. Bet cepsim mēs jūs vienalga. Kad cilvēki dusmojas uz konkrētiem ierēģiem, vai ne? Pat importētiem, pat vietējiem. Nu, tu nomainis, viņi atradīs citu. Vienmēr atradīsies cits. Tas nav risinājums. Risinājums, ka pati vispār šis iekārtojums, šī struktūra vispār var pastāvēt tāda. Un viņi ir atkarīgi no globālās politikas. Tikai un vienīgi. Un es nekad nepiekritīšu, un es tagad skaidri zinu, ka es nepacēlušu savu pakaļ no vietas, lai kaut ko mainītu Latvijas kaut kādā tur politikā. Nav nekādas Latvijas politikas. Ko tur mainīt? Vietām samainīt Zavacku ar Plavacku? Ko? Saprotiet, es redzu to tā, kad ir jāpārdzīvo, būs jāpārcies, būs vēl upuri un būs vēl lielāku upuri. Es nezinu, kā, es negribu tur prognozēt, es negribu nosaukt neko vārdos, vai ne, bet cilvēkiem būs ciešanas un nepatikšanas un ērtības, jo šī sistēma, viņa brūk lēnām. Tie procesi nav ātri, viņi ir gadiem un varbūt pat 10 gadu notiek, vai ne. Bet vienalga būs kaut kāds brīdis, kad viss tā kā apgāzīsies otrādi no sistēma pasaulē būs cita kārtība, vai ne, un būs citi noteicēji, un līdz ar to būs citi likumi un citas prasības un cita priekšstati, kā ir jādzīvo cilvēkiem, kādai jābūt ir medicīnai, kādai jābūt ir attieksme pret bērniem, pret ģimeni un pret visu to. Un tad gan tas ir brīdis, kad šie cilvēki, kas šobrīd iestājās par godīgumu, taisnīgumu, par loģiskumu, varētu tad celt balsi, tad attiecīgi šis ir tas brīdis, kad to var. Tagad trakākais ir tas, ka šādos brīžos tie godīgie, godprātīgie cilvēki, viņi iezīmējās, viņi izceļās, jo viņi galīgi nevar klusēt, tā kā mums tie daži ārsti šeit ir zināmie, vai ne, kuri nevar klusēt, ja? Bet viņiem aizver muti, vai ne, viņus nobāž, vai ne, vai šī ģimene, kuru viņu vienkārši terorizē, tas ir vienkārši terors, tas ir, es nezinu, kā to nostāt, tam nav nekādas loģikas vispār, vai ne. Un pēc tam tie ir uz absolūtu melu bāzes. Bet mums ir jau pieredze, viss tas kombinācijas, tas, kas bija sākās 2020. gadā. Tas ir arī absolūti uz melu bāzi. Arī viņš ir safabricēts un izdomāts. Tas, ka viņš pēc tam tur izpaudās kaut kādās reālās saslimšanās, protams, jo tur kaut kas reāli arī bija kaut kur, nezinu, iepilināts, ielaist, kaut kas tam ir izdarīts, vai ne? Tas viss turpinās, un tas tiešām ir genocīds, tas ir reāls genocīds, tur par to man nav ne mazāko šaubu, ne, un es arī neticu, ka mūsu Latvijas cilvēki, arī tie vadošie, ka viņi būtu kaut kādi īpaši ļaunie, bet tā sistēma, kas uzspiež šo kārtību, vai ne, viņa ir ļoti viltīga, viņa ir ļoti detalizēti izstrādāta, viņa ir 100 gadu. Es saukšu vārdos britu koloniālisti, viņi 100 gadu ir strādājuši pie tautu psiholoģijas izpētes, pie cilvēka psiholoģijas izpētes un vispār uzvedības modeļiem un tam līdzīgi, vai ne? Un tas viss ir ļoti zinātniski notiek. Ja kur strādā zinātne, tad šeit tā zinātne strādā, kā mūs apspiest. Un es domāju, ka tie mūsu varneši, es arī negribu viņus attaisnot, es vienkārši saprotu, kā tas notiek. Viņi ir sasmērējušies, jo neviens nekļūst. Es neticu, ka kāds kļūst par miljonāru vai par augstu kaut kādu ierēdni, pat ne ierēdni vai politiķi, bez šmuces. Ja? Tas nav iespējams, jo tajā sfērā ir milzīga konkurence. Un, ja tu pat pats negribi nevienam neko darīt, sliktu vai nelikumīgi vai amorāli,
tad tev piespiedīs, tevi sasmēries, tevi nomelnos pat, vai ne? Un tu viņi tā kā ievelk tajā visā šmucē tevi, un tu esi netīrs, tu jau nevari atmazgāties vairs. Un ja es esmu netīrs, tad kāpēc, lai nepaņemtu tu viss, tev ir jābūt politikā un bagātam, un viss, tas nenozīmē, tā ir labvēle. Cilvēki arī domā, ka kā tur salda dzīve. Tad, es domāju, ka tur no brīvestības un no laimības ir mazāk nekā kaut kādam ausu vēderam. Es tā domāju. Lūk, un tas sanāk tā, ka Latvijā šī mūsu politika, šī mūsu pārvaldība, viņi ir pagaidām nepārvarami. Mēs nevaram to pārvarēt, bet mēs varam izdzīvot. Un kā mēs varam izdzīvot, ja mēs esam savā starpā solidāri, sadarbojamies, uzticamies, un ja mēs sabotējam sistēmu. Es vienmēr esmu par sabotāžu. Tas nenozīmē, ka mums ir jāapgāž. Ja mēs apgāzīsim, mums nav ko vietā likt. Absolūti. Un tas ir pilnīgi kas muļķības, kur visi cilvēki domā, ka viņi kaut kādas tautvaldības, šitādas valdības un tāds uztaisīs. Viņi vienkārši iznāks virspusē tie cilvēki, kas ir tīri, kas grib kaut ko darīt, un viņi tiks novākti vai nomelnoti. Viņi tiks noņemti no trases, un līdz ar to tauta būs vēl neaizsargāta. Viņiem vēl mazāk būs uz ko paļauties. Nav pienācis vēl brīdis to darīt. Ja pasteigties, tas nozīmē, ka attiecīgi tam kurmiem to galvu. Jā, absolūti. Mums ir bet mums ir jāredz, kas notiek pasaulē, jāsaman tas brīdis, bet pats galvenais, kas latviešiem trūkst, man liekas, to brīdi jau kāds samanīs un pateiks, Riku ir brīdis, ja? Bet trakums ir tas, ka cilvēki mūsējā, viņiem nav šīs politiskās orientācijas savās smadzenēs, ja? Klejo tās naivās domiņas par brīvo Latviju, par neatkarību kaut kas nerīdos, kā to vispār var realizēt. Tas nav realizējums. Tādā suverēnas valsts formā absolūti ne, vai ne? Jautājums ir par impēriju, kurā mēs būsim. Nākotnē varbūt tās nebūs impērijas, tās būs tā saucamie tie reģioni, kas ir tie ekonomiskie valūtu reģioni. Ja? Ekonomiskie anklāvi. Jā, sauc kā grib, bet ja nav tie būs kaut kāda grupē, vienmēr vēsturiski valstis vai impērijas, viņas veidojās uz ekonomiskiem pamatiem, geogrāfiskiem un ekonomiskiem, nevis uz nacionāliem. Un šis mūsu nacionālais šitā ideja mums ir, es jau par to agrāk jau teiku, par to ir jāpadomā, kā mums sevi saglabāt. Jo trakums ir tāds, kad nevis trakums, bet tā ir likumsakarība un tas notiek. Vienkārši to vispār vēl tā kā maz kur par to tā kā nerunā, bet viņa pat nav politiska ievirza, tā ir. Es domāju, kaut kādas, civilizācijas planētas līmenī, ja? Ja agrāk konfrontācijas notika, vismaz tā viņas tika būvēts, konstruēts un organizēts rietuma austrumi. Bija tur Amerika, Eiropa, rietumi, ja? Un tur Krievija, tuvijā austrumi, tur Ķīna, tālāk un austrumi. Tur dažādas gradācijas tie austrumiem, ja? Bet tā bija tā kā pretstāvēšana, konkurence, cīņa, tā kā atšķirīgas kultūras, atšķirīgas reliģijas un tam līdzīgi, vai ne? Un uz šīs konkurences bāzes veidojas civilizācijas attīstība, jo attīstība notiek tikai konkurences un savstarpējas cīņas rezultātā. Tāpat kā bērni veidojas, tad, kad vīrietis un sieviete viens otram parāda savu īsto dabu līdz galam, vai ne? Lūk. Bet tagad tas ir mainījies. Tagad tas tā nav, jau nav. Tagad ir ziemeļu dienvidi. Šī kustība notiek ziemeļu dienvidi. Mēs, protams, piedaram pie ziemeļu daļas, ziemeļu civilizācijas, bet tam visas nav svarīgi, vai tas ir Eiropa, vai Amerika, vai Krievija. Mums ir savas līdzības, kas izriet tieši no ģeogrāfiskā, klimatiskā, dzīves stilu tūkstošiem gadu, vai ne? Tur ir mūsu mentalitāte, tur ir mūsu raksturs, tur ir mūsu talanti un vispār pasaules uzskats, vai ne? Un dienvidi attiecīgi ir pilnīgi cits, vai ne? Viņiem ir cits izējas tie. Bet mūsu ziemeļnieki ir daudz mazāk. Dienvidnieki ir daudz vairāk, un viņi nāk uz augšu. Tā tendence ir tāda, ka viņi nāk uz augšu. Tā saucamā tautu staigāšana. Agrāk mums geogrāfijā mācīja tautu staigāšanas, vai ne?
Tas ir tas, no ziemeļiem arī tautas tā kā virzās. Jo es domāju, viņi tur meklē vienkārši varbūt siltāku dzīvi, komfortāku vai ko viņi tur vēl meklē, bet notiek arī šī. Un tā vidusjosla tā kā, kaut kur tā kā Rietumēropas līmenī, starp Rietumēropu un Austrumēropu tajā līmenī, tā josla ir tāda, tāda raiba tāda. Tā ir sadursmes zona, tas ir tas, kur attiecīgi jā, bet viņi tā kā retinātāk. Te, tā kā, kā mēs skatāmies, starp mums, cik mums ir to, nezinu, kaut kā tur indusu, pakistāniešu, mums ir ļoti daudz cilvēku. Es vienkārši eju ārā, tādos cilvēkos kaut kur, tāpēc es ar lielāku pārsteigumu priekš sevis pamanu, cik daudz ar katru reizi vairāk un vairāk ir šo sveštautiešu. Un viņi nemācīsies latviešu valodu. Tas, ko tad parāda kaut kur pa teļu, tur kā tur viņš kaut ko māk, dažus vārdiņus, viņš paspēlējās for fun un viss. Viņi dzīvo savā kultūrā, viņi šeit atnesīs savu kultūru, viņi nemazākā mērā neņems vērā mūsējo. Mēs varam par to nedomāt. Mums nav nekā kopēja ar viņiem. Ja mums nepatika Krievija, tad mums tagad patiks viņi, ja? Bet tieši domāt ar galvu. Mēs ne ar ko neatšķiramies no Krieviem, praktiski ne ar ko. Tikai runa par šito te, varbūt par kaut kādu ideoloģiju. Un šo ideoloģiju arī viņiem uzspied Britis. Es iespraudīšu pa tiem saviem tiem globāliem projektiem, kas man vienmēr interesē, vai ne? Es nesen tikos vajag ko paklausies. Agrāk viņus tā kā tur viņiem ir tie nosaukumi visas dažādākie, bet te man patīk tāda gradācija pa krāsām. Kad šis te tad melnais projekts ir Vatikāns. Viņš saucas par melnu, kāpēc par melnu? Tur visādas slepenas lietas un tam līdzīgi, vai ne? Zilais projekts, tas ir tas protestantiskais. Protestantiskais tas ir Amerika, Anglija, Ņujorka, Vašingtona, bet Londona šeit nav domāts kā varas centrs, bet varas centrs tur ir Ņujorka un Vašingtona. Bet viņš ir protestantiskais, jo viņš ir Anglijas ietekmē, vai ne? Tie demokrāti ASV un visi tie, kas taisa visas tās te figņas patiesībā, kas mums tagad ir tās, tie dzīvnieki un dzimtas. Kvadroberi, visādas furiji, tēmi. Jā. Tas ir viņu tāda instrumenti, kā viņi mums kaut ko tur grib, nezinu, ko no mums izdarīt, vai ne, bet viņu tā doma galvenā ir saglabāt Bretton Woods finanšu sistēmu. To, kas ir tā dolāra tagad, kas tagad vēl ir dzīves, kas vēl valda, bet jau patiesībā brūk, vai ne? Gan melnais projekts Vatikāns, gan zilais šis te demokrātu, viņš ir pasīvi, pašlaik viņi ir pasīvi. Pasīvs ir arī islama, zaļais projekts. Zaļais ir islama, bet islamiešiem viņiem nav tāda viena centra, kas būtu visu islamiešu centru. Viņiem tur arī savā starpā ir ļoti daudzas konfesijas, vai zinu, kā nosauktos, kā viņi dalās. Ir pat pareizticīgie arābi. Viņi tiešām, bet mēs arī redzam, kas notiek Palestīna, Izraela, Libāna, viss tas reģions. Viņi jau Irāna, viņi tagad tikai kurš būs vadošais. Viņi nav vienoti, es domāju, ka arī nebūs. Mēs pieskaršos pie tā arī. Vienkārši nosaukšu visu. Tad nākošais ir dzeltenais, tas ir Ķīnas, un tas ir par to jauno zīda ceļu un tam līdzīgi. Viņš arī ir pasīvs tagad, tā kā uz grunts nogājis. Vēl pie pasīviem arī zelta projekts, ja tā saucamās Krievu projekts, Krievu pasauli, vai ne? Zelatai Rusi. Bet aktīvs ir tikai viens projekts, tas ir saucamais sarkanais projekts, un tas ir Londona. Tas ir tas pats, kas jūdu projekts, ko viņi mēdz saukt, tas ir, kur Marks un Engels savus brīnums radīja, vecās derības projekts. Tas ir Londona. Viņi pašlaik visaktīvākie. Jo viņiem viņi grib tagad šajā viņu tā tehnoloģija ir kāda hauss. Viņu ideoloģija, viņu ticība ir tāda, ka kārtība rodās no hausa. Viņi maksimāli cenšas tagad to hausu pasaulē taisīt. Tāpēc arī tuvajos austrumos karš notiek ar Londonas slepeno vadību. Lūk, un mēs par ko runājam? Par naudu? Ne, un Londona šis sarkanais projekts ir tas, kas no 25. gada, no nākošā gada, viņi ievieš to,
kā sauc to naudu? Kriptovalūta, jā. Tā ir jauna viņu Bretton Woods sistēmas vietā, kriptovalūta. Pēc savas būtības tā ir birža, tā ir valūtu birža, kur katrai valstī ir sava kriptovalūta, savu nacionālās valūtas kriptovalūta. Un viņi tā kā, no vienas puses tā kā, no mana viedokļa, viņi tā kā ekonomiski ir pamatotāka, jo prece ir tas... Tas kritērijs, kā noteikti vērtība. Ja? Teiksim, piemēram, kāda valsts grib kaut ko nopirkt no otras valsts, viņa izliek tajā biržā to savu kriptovalūtu, ja? Pieņemsim, Krievija ieliek savu kriptorubli tajā biržā un saka, ka grib nopirkt no Indijas, teiksim, kaut kādas zāles. Ja? Indija saka, ka viņai nevajag kriptorubļus. Un tad, bet Ķīna saka, bet es gribu pirkt no Krievijas tur kaut kādu naftu. Viņi ieliek savu to juaņu. Juaņu. Jā. Nu, lūk, Indija saka, jā, man juaņus vajag, vai ne? Vai notiek kaut kāds tāds starpniekošanas, tāds biržas darbs, bet tam pamatam ir tās preces, ko viņi grib pirkt. Nevis tā valūta, bet tās preces, tā idejiski, kā tas būtu kā pareizi. Nu, tā būtu jābūt arī attiecībā uz iepriekšējo dolāru, ka viņam būtu jābūt piesaistītam, sagumam jābūt. Viņai jau nav. Iepriekšējais dolārs balstījās uz augļošanu, uz finanšu sistēmas. Pašā sākumā arī? Jā, tas, ko viņi... dolārs kaut kādā sākumā, kad viņš zīme kā dolārs. Bet 45. 47. gadā, kad tā Bretton Woods sistēma nodibināja. Pēc otrā pasaules kara uzreiz. Tāda, kad viņu uztaisīja kad Britānija uztaisīja ASV par žandarmu. Sāk audēt par žandarmu, ne? Bet kur šitajā tā kriptovalūtu spēlē ir maitība, ja? Ka to vērtību, to preču vērtību noteiks Londona, ka viņi sevi paši nosaukuši ir par arbitru. Bet tas ir tas pats, jo viņa arī Bretton Woods projektē viņi bija arbitri, jo Londonā noteica valūtu kursu. Par kādu kursu var vienu pret otru valūtu mainīt. Tā kā, it kā jau tas pats vienkārši nomaina, patiesībā starp amerikāņiem un britiem notiek reāls, viņu starpā notiek reāls šķelšanās. Kurš turēs maku? Jā, kurš turēs maku? Un tagad par tām Amerikas vēlēšanām tur vispār nevar, es nezinu, kas tur notiks, būs kaut kas. Es domāju, tur būs brīnumi kaut kādi. Nav jau ilgi palicis. Nav ilgi palicis, jā. Ir pat tik tāli, ir pat tādas domas, ka vispār, ka viņas var nenotikt, ka kaut kas notiks pirms tam, vai ne? Jau maz laika pagājis, kaut gan viss notiek ātri, kas to zina. Ir tāds runas, kad Vašingtona un Londona tomēr savā starpā ir vienojušies, un kad Baidena tas pūls vai tas, ka viņi tomēr ņems to varu vai ne, un to Trumpu viņi tā kā nolīdzinās ar zemi, jo tie ir tie baņķieri, jebkurā gadījumā vai kriptovalūta vai Bretton Woods vienalga baņķieri, vai ne? Un gal galā BRICS jau arī ir organizējuši baņķieri savulaik. Cita lieta, ka tas BRICS arī ir pārtaisīts jau. Viņš jau ir bišķi, nevis bišķi, bet stipri atšķirīgs no tā, kāds viņš bija sākotnē. Ziniet, tur brīnum var būt ļoti daudz un visi tādi, bet skaidrs, ka lielo jandālu tomēr uz planētas taisa Lielbritānija, jā. Un viņa tas plāns ir tāds, kad, vispār tiek uzskatīts, ka politikā plānam ir jābūt maksimāli lielam un nereālam, ja? Piemēram, kā komunisms, vai kā Briti ir izdomājuši, ka viņi grib izveidot atjaunot vai izveidot jaunu Svēto Romas impēriju, un kur valdošais būs Britu karaļnams. Tas ir nereāli, vai ne, it kā no mūsu... Viņi no savām ambīcijām nekur nav nekad atteikušies un varētu šķist, ka publiskajā telpā, kas tur Britānija, Anglija, viņam tur problēmas, viss tad novirs kaut kur, bet tas jau nekur nav pazudis. Te ir tā vēsture, te ir tā vēsture un te ir tā ģeogrāfija. Viņa gadsimtiem ilgi ir bijuši savu aģentūru visās zemēs. Un Ķīna liekas, ka viņa tik stipra un varens, Ķīnai būtu tagad jābūt pasaules valdniecei, viņa tā kā uz māla kājām stāv. Un bez Krievijas Ķīna vispār var sabrukt vienā brīdī. Tur arī visu komandē Londona.
Ķīnā arī ir vismaz divi tādi, kas ir Londonas tie oligārhi vai kaut kā tur ierēģi vai kaut kā tur tie krūtie vīri. Ir Vašingtonas, ja, un ir kaut kādi nacionālie. Tā kā, tur, visās sistēmās ir vismaz uz divās daļās sadalīts. Un iekšējā cīņa notiek, un tas hauss veidos, bet tas nenozīmē, ka tas ir slikti. Principā mums jo ātrāk sabruks, jo labāk. Labi, tu mini par sarkano krāsu, attiecīgi Lielbritānija, Londona. Tu mini arī citas krāsas. Ja? Melnais Vatikāns, zaļais islams, zilais demokrāti Amerikā. Jā, un zelta Krievija, jā. Jā, viņi jau arī noteikti centīsies savējos plānus realizēt. Nav jau tā, ka viņi tagad ir pacēluši čepiņas un tagad, labi, London. Krievijai nav kur likties, viņai tas ir jādara, tas ir viņas izdzīvot, tas vienkārši viņus nogalinās, viņi to nedarīs, viņam tas izdzīvošanas jautājums. Islams, protams, viņš cīnās tik, cik par savu izdzīvošanu, bet pagaidām viņi vēl nav vienojušies, jo tā Lielbritānija ļoti ir visās tajās valstīs ir. Tur tā ir sačakarēts, ka es pat nezinu, kā to visu var sakārtot. Jo visi tie bojeviki, vai kā viņi sauc, tie kaujinieki, kas visi tie radikāli islamisti, un līdzīgi, to jau visu kurie arī Londona. Savu laiku, tad, kad, protams, arī ASV, bet vienkārši viņiem ir atšķirīgas, nezinu, kaut kāds ietekmes zonas, vai tur tie paņēmē, tur viss tik sarežģītas neņemos visu tagad izstāstīt, es pat nezinu, tas nav svarīgi, galvenais, ka vajag saprast to, ka viņi konkurē. Un tie bojeviki, kas tad viss tās, tie ļaunie, tie, ko mēs redzējām tur filmā, tajos video, kur tur galvas griež nost un ko tik nedara, un tie, islams jau nav tāds, islams ir ļoti humāna reliģija. Un kāpēc Krievija ir ieteicama, vēlama un perspektīvas projekts? Pirmkārt tāpēc, ka viņi prot nekarot ar islamistiem, viņi prot sadarboties. Un, starp citu, vēsturiski ir tāds vārds, kas 7. gadsimtā ir saglabājies dokuments, kas ir parakstīts personīgi ar Muhamedu, ar praviešu Muhamedu labo roku. Parakstīts dokuments, kurš saucās Muhameda, aizmirst kā viņš, man kur pierakstīts bija Muhameda, tas varbūt nav tik būtiski, bet, kāds piesiesies man, Muhameda Firmans. Bet, tas ir tāds kā tāds apsolījums, kā harta, kā apsolījums kristiešiem, ka musulmaņi viņus tā kā neapdraudēs un saudzēs, ja tur sadzīvos, kulturāli savā starpā, vai ne? Un pareizticīgie vienmēr ir labi sadzīvoši ar musulmaņiem. Uz šī dokumenta pamata arī, un kultūra, visa Vidusāzija, un tu austrumu daļa, tā augšējā, kas ar Krieviju bijusi kopā, viņiem tur vienmēr ir atrasti kompromisi un sadarbības iespējas. Protams, ka tur ir kaut kāds nesaprašanās bijuši vienmēr, bet tur ir reāli iespējama sadarbība, kur ir tūkstošiem gadu atstrādāta. Kas Eiropā nāk virsū? Islams. Vai ne? Un pēc tam ne jau tas labākais islams, arī nāk šis agresīvākais, vai arī tie, kas ir tie vienkārši, kas grib tur pabalstus, tur dzīvot uz Eiropiešu rēķinu, vai ne? Un tas ir ļoti liels drauds, kad islams Eiropu sagraus. Rietumu Eiropu. Es ceru, ka Austrum Eiropa neatnāks. Uz šīs pozitīvās nots es gribu tev teikt lielu paldies par sarunu. Atkal kārtējā viela pārdomāt cilvēkiem. Paldies par drosmi par to runāt. Un, īsumā novēlējums cilvēkiem, ja viņi saņem no vida kādu paziņojumu. Nekādā gadījumā nekrist emocijās, nedusmoties, atrast kādu, kam paprasīt padomu un noteikti noreaģēt. Kā noreaģēt? Vajag pakonsultēties. Bet nekādā gadījumā neesat bez ievērības. Tas ir nopietni. Paldies! Dargie skatītāji, uz redzēšanos tiksimies jau kādā nākšā redzījumā. Bet mēs ejam kārtot papīrs. Ātri, visi jākārto. Atā. Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caurvējos un jūra nevienādi
tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs